Man patīk šitas, jo tev visā dārziņi, kas ir līdzīgi kā man. Tam, ko tu gribi taisīt. Šī ir vistas filē, un lai viņi dabūtu sulīgu, man noteikti jāgriež ir pret šķiedru. Īstenībā tik maz sastāvdaļas, tā kā salīdzinoši maz tās lietas, un beigās sanāk milzīgi bļodi. Lai viņš ātrāk pagatavojās arī, nevis lai nepiedeg. Zemestrieks noformējumam un lociņu noformējumam. Ļoti garšīgi. Nu ko, Uģi, pirmās 3 sērijas aizdīts, esam pusē. Pagaidām diezgan par labu manā pusītē, jā, bet tev ir iespēja laboties. Jā. Nu, tāpēc nevelkam garumā, un noteikumi joprojām tie paši. Viens ar rokām un nāzi, otrs ar visādu smalku tehniku. Kas tad mums, protams, atkal ir jāizdara? Mums ir jāuzzina. Dienas tēma, ko mēs gatavosim. Konvertīte. Konverts studijā. Un tātad šodien mēs abi gatavosim kraukšķīgā vista Āzijas gaumē. Ļoti labi. Labi, tagad pats galvenais. Aiziet. Tā, man jāvelk, jā? Jā. Tā, es velku, ilgi nevelku garumā un... Tu esi spicējis nācis šodien. Nu pamainīsimies lomiņām. Beidzot. Nu labi, nu ko tad jādodās uz stacijām? Jā, aiziet. No, Man patīk no šejienes, tu izties labāk, Uģi, no šīs pozīcijas. Jā, jūtos ērtāk arī. Skaistā puse, ja? Labi. No, ko tu domā darīt? Es plānoju kraukšķīgo vistiņu cept gaisa fritierī. Un es izdomāju, ka es varētu kraukšķīgi panākt ar kukurūzu pārslu panējumu, nevis ar panko rīmēs, kas varbūt tāds klasiskāks veids. Es taisīšu salātus, laikam es gribu tādas pavasarīgi bļodu uztaisīt ar burkāniņu, kāpostiņu, avokādo, tur sīpoliņu. Nu, man būs diezgan klasiski šoreiz. Loks ar vistu. Vistu es mēģināšu dabūt kraukšķīgu ar kukurūzas cieti. Un mērcītē es te pamanīju, mums te visādas mērcītes ir, varbūt tu arī gribi kaut ko no šīm mērcītēm, jo mums ir Āzijas gaumē. Nāc skaties, varbūt izvēlamies. Tā, mums abiem ir vista. Tā. Pārtai. Sweet Korean. Šitas varētu būt man. Man patīk šitas, jo tev visā dārziņi, kas ir līdzīgi kā man. Tam, ko tu gribi taisīt. Jā, man šits sēriens patīk labāk. Te ir arī garšīgs teriyaki sezam, šito es zinu, bet šis vairāk piestāv lielopa gaļai. Aiziet, ķeramies pie gatavošanas. Mans darbs pirmais noteikti ir samarinēt vistu un uzlikt vokpannā vārīties nūdeles. Jau nūdeles vārīs? Nu jā, man jau viņas vajag noskalot un augstas pēc tam. Es savukārt sagatavošu savu panējumu. Man vajag sablenderēt tās kukurūzas pārslas. Šī ir vistas filē, un lai viņi dabūtu sulīgu, man noteikti jāgriež ir pret šķiedru, lai mani gabaliņi būtu beigās maksimāli sulīgi. Nu, šoreiz, Uģi, vismaz mums abiem ir viena gaļa. Jā. Tad mēs nevaram izcelties ar... Nu, šoreiz varam, jo tev ir airfryers. Nu, tās man neliks vilties, jā. Jā, tas tev superpowers ir. Nu, ja jau zini, ka tur sanāks kraukšķīgi, Nu, kurā redzi. gadījumā? Es šajā gadījumā neko nezinu. Tā, vistiņa ir sagriezta. Tagad es taisīšu pēc vecām ķīniešu metodēm klasisku šādu te marinādi priekš voka, kas padarīs vistu mīkstāku bez klapēšanas, kā to dara Zana šobrīd. Jā, jo es zinu, gribu dabūt plānā. Lai to panāktu, ir jāpievienā mazliet soda, sāls un kukurūzas ciete. Un šajā te maisījumā vistiņu izmaisi ļauj viņai samarinēties. Man liekas, būs labi. Negribas viņu arī pavisam plakanu kā karbonādi. Tā, vista man ir gatava. Laikam jāsāk šmērcēt. Sāk molāt. Gribas viņu tādu super crunchy. Vispār es neesmu štādu taisījusi. Galvenais jau ir tas kraukšķīgums, jo tāds bija uzdevums šodien, lai kraukšķīgā vistiņa. Tad es centīšos tādu viņu arī panākt.
Man vistiņa ir gatava. Jā. Es viņu lieku cepties. Nu, lieta cepties, es Nebūs lieku. par ātru. Nu, es jau nezinu, cik tev ilgi cepās. Man viss būs ātri. Es domāju, cik man ilgi uz tevi būs jāgaida tādā Nu, ziņā. nūdels arī vārās ļoti ātri īstenībā. Kas tev tur ir, Zane? Stikla nūdeles. Stikla nūdels. Es izmantošu Viņas no stikla stikla? nūdeles. Viņas ir burtiski no stikla, jā. Nu, nē, tas nav. Zini, kas ir labākais šajās nūdelēs? Ka viņas nav jāvāra. Viņas var tikai apliet ar karstu ūdeni, viņas ir gatavas, jo viņām tikai 3 minūtes viņām vajag ievilkties. Tikmēr es sagriezīšu dārziņus, un man jau viss būs gatavs. Es izmantošu vienu gadžetu, mazo gadžetu, kas man palīdzēs tikt pie vienāda biezuma dārziņiem. Manas nūdeles ir gatavas. Nu, tagad manai receptei, godīgi sakot, paliek tikai sagriezt dārziņus. Uģi, vai tu pirmo reizi taisi kraukšķīgo vistiņu? Nu, jā, tādā formātā, jā. Jā? Tiešām? Jā, zin kā, es baigi neaizraujos ar to sarežģītību. Kas ir, Zane, tavs slinkākā lieta virtuvē vai tavs mīļākais tāda lieta, ar ko pātrināt vakariņu gatavošanas procesu vai vispār darbošanos virtuvē? Nu, tā kā es tiešām izmantoju to gaisa fritieri, jo ar viņu var vienkārši ātrāk visu uztaisīt. Jebko omleti, pat fritatu viņā taisa vienkārši ātrāk nekā cepeškrāsnī. Es nevarēju saprast visu laiku, kas te dūts fonā, un tagad es sapratu. Tas white noise tev tur. Jā, viņš arī labāk iemedzina. Jā, uzmanīgi, Zane. Es zinu. Klausies, varbūt paņem pauzi šobrīd un nemot sīpolu un aizējam uztaisīt kaut kādu kokteili. Labi, ir īstais brīdis, jā. Nu, aiziet. Šodien mums ir brīnišķīgs 7 gadus izturēts rums, un mēs pagatavosim foršu ļoti vienkāršu rumu kokteili Dark and Stormy. Labi, aiziet. Ar ko jāsāk? Jāsāk ar to, kad mēs saliekam ledu glāzē. Katrā glāzītē mēs iespiežam pusi laimas sulu. Tālāk mums iet šis te džingeriņš. Noteikti daudz foršāk būtu likt ginger beer, jo ginger beers un ginger ales ir atšķirīgi pirmkārt garšā, otrkārt arī krāsā, un viņš ir arī izteiksmīgāks un pikantāks. Te sākās tā smalkā daļa šim kokteilim, un tu tā lēnām cer karotīt. Lai šis slaņot. Interesanti, šis tādas nebija redzējis. Dark and Stormy. Un šeit mēs varam viņu nodekorēt arī ar vienu laimu šķēlīti. Nu, izskatās vienkārši ekscelenti. Zane. Piestāv šai dienai. Nu, šis mums. Tātad mums izstāsta diezgan jau tā uz gatavību iet. Vai ne? Uģi. Kraukšķīgi vistiņi, neko var jau pastīties. Viņa ir gatava, sulīgi izcepusies. Laiņķi vēl siltumiņā stāv. Man vēl ir ko sagriezt, man vēl avokādo laikam kā pēdējais. Nu, kā te cepās? Tu zini, kad izstāst, ka būs man kraukšķīgā vista arī. Arī būs tomēr, Jā. Žēl. Nu, es likšu klāt savus nūdeles. Salātiņi var maisīties. Izskatās ļoti labi. Īstenībā tik maz sastāvdaļas, tā kā salīdzinoši maz tās lietas un beigās sanāk milzīgi bļodi. Tā, kur man ir skaisti zeltaini un izskatās arī kraukšķīgi vistas gabaliņi. Ja es būtu cepusi vēl, kāpēc tu necep tādas brūnas? Tāpēc, ka es gribu, lai viņi ir arī sulīgi.
jo man viņi vēl būs jācep mērcē. Un tagad es viņus lieku uz papīrīšu, lai lieko eļļu nosusinātu. Redzi? Paklausies. Zane, tu dzirdi? Kaut kas tur ir, skaņa ir, bet krāsa nav. Dzirdi? Ne. No? Nu, Kraukšķīgi ir. un sulīgi. Nē, ir sulīgi, jā, labi. Labi, es varētu likt savu mērci jau klāt. Tā, tas ir. Nu, Zane, man ir palikusi pēdējā lieta vokam. Apcept ātri dārzeņus. Es esmu izvēlējies papriku, kāpostu, burkānu. Manuprāt, klasiski šādai vistiņai. Nu, to mēs visu tā ātri čik, ja? Ūdeni? Kāpēc ūdeni? Viņš palīdz iztvaicēt bišķīt tos dārzeņus, viņš rada nedaudz lai tvaiku, nepiedeg, ja? lai viņš ātrāk pagatavojās arī, nevis lai nepiedeg. Esam vaļā man korejas mērci. Es visu uzreiz neliešu. Es gribu, lai man izveidojās glazūriņa. Redzi, kādi seksīgi dārzeņi. Tagad es lieku savu kraukšķīgo vistu. Vēl mazliet mērķus tieši vistai. Lai man saglazēsies pati vista. Tā, lai man būtu mazliet arī krāsaināks šis ēdiens. Es pievienošu pašās beigās lociņus, bet ar visiem baltumiem. Ja tie baltumi arī būs tādi saldēni kraukšķīgi. Tā, un man atliek tikai nūdeles. Tā es izņemšu savu vistu. Tā, Zane, man gatavs. Man arī gatavs. Es jau lieku vistiņu pa virsu un visu. Es likšu to vistiņu virsū. Es uzliešu mērcīti. Zemesrieks noformējumam un lociņu noformējumam. Viss ūdens man arī gatavs. Viss. Ejam pasniegt, kamēr es siltu. Dodamies. Bapti, dakšņs. Boks. Izskatās labi. Smažo arī labi. Galvenais vai kraukšķīga? Kraukšķīgā vista. Nav kraukšķīga. Jā, maigā vista. Nūdeles. Foršas saldenes. Dārzņiem ir kraukšķīgi. Višķai nav. Višķai nav, bet dārzņiem ir. Tas nav maz svarīgi. Jā, nav sausu. Nav. Ļoti garšīgi. Gribas vēl un vēl. Izstāst kraukšķīga vista. Viņa skan. Varētu dzirdēt? Kraukšķīgāk, jā. Bišku jāpūrtējās līdz apakšai. Varbūt āziskākas garšas, tādas svaigākas. Es neesmu sīpola cilvēku līdz ar to. Šeit Es arī ne. Bet vista ir kraukšķīga, ko ir bonus. Balsosim, ēdīsim tālāk. Nepateicis cik, bet mēs Esam tik sapratāmies. vienprātīgi. Nu, man liekas, mēs abi šajā sērijā tikām ļoti labi galā ar uzdevumu. Bet, ja tev būtu iespēja izvēlēties vienu no stācijām, kurā tu būtu gājis? Tu zini, man patika tas process, un ka man beidzot sanāca arī pašam kraukšķīgā vista izmantoja tikai pannu, tāpēc es laikam šoreiz neko nemainītu. Nu, redz kā, varbūt arī tādas reizes. Forši. Nu ko, mēs jau esam arī pāri pusei, bet vēl mums pāris epizodes ir priekšā. Tā kā, Zane, Skatīsimies, kāda izaicinājums būs uz priekšu skatāmies, nākamajā kas sērijās. būs uz priekšu. Tā.